ASV prezidents Donalds Trumps steidzami paziņoja, ka ASV ir gatavas noslēgt pamieru ar Irānu, un tām Teherānai pat nav jāparaksta nekāda miera vienošanās ar Ameriku. Šis paziņojums visus šokēja, taču Trumps turpināja un paziņoja, ka jau tuvākajās dienās ASV pametīs tuvējos austrumus, bet atgriezīsies, ja tas būs nepieciešams. Viņš arī piebilda, ka uguns pārtraukumu it kā pieprasījuši paši irāņi, ar kuriem viņš it kā ved tiešas sarunas. Pēc Donalda Trumpa vārdiem, pat bez miera līguma ASV jau ir uzvarējušas, un Irāna vienkārši pati sājas pēc šī kara. Lai gan atgādināšu, Trumps 3 reizes izvirzīja Irānai ultimātus un draudēja to iznīcināt, bet tagad vienkārši ir gatavs aiziet. Taču šeit kaut kas nesakrīt, jo tieši tajā pašā laikā apvienotie Arābu Emirāti paziņoja, ka ir gatavi paši sākt militāras darbības pret Irānu, lai atbloķētu Hormuzu šaurumu. Un te pēkšņi pamostās Donalds un paziņo, ka viņš ir gatavs pats turpināt bombardēt Irānu, ja tā neatvērs to pašu Hormuzu šaurumu. Kopumā tagad visu to sīki izskatīsim un saliksim visu pa plauktiņiem. Mani sauc Aleksis Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam šo raidījumu, tradicionāli lūkšu jūs atbalstīt šī YouTube kanāla darbu ar savu ziedojumu vai kļūstot par sponsoru, izmantojot saites un rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā. Būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu, to varat izdarīt arī raidījuma beigās, ja uzskatīsiet šo raidījumu par interesantu un noderīgu jums. Turklāt abonējiet manu Telegram kanālu, Pečijs News, saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad, Amerikas prezidents Donalds Trumps acīm redzot šodien piecēlās ar kreiso kāju un pēkšņi paziņoja, ka ASV varētu pabeigt karu pret Irānu 23 nedēļu laikā, pat bez līguma parakstīšanas ar Teherānu. Citāts. Mēs to izdarīsim ļoti drīz, un tad viņi sāks strauji krist. Domāju, ka mēs aiziesim 23 nedēļu laikā, jo mums nav iemesla ar to nodarboties. Vai diplomātisks risinājums ir obligāts nosacījums, lai izbeigtu militārās darbības? Nē. Viņiem nav jāslēdz nekāds līgums. Bet paga, kā tad bez miera vienošanās? Kā var izbeigt karu bez kādas vienošanās? Es atgādināšu, kāpēc es pret to izturos tik skeptiski. 21. martā Donalds Trumps dod Irānai 48 stundas, lai atvērtu Hormuzu šaurumu un noslēgtu miera vienošanos. Un viņš saka, ka, ja tas nenotiks, viņš vienkārši noslaucīs visu Irānu no zemes virsmas. Pēc tam Trumps pagarina savu termiņu vēl par 5 dienām, jo 48 stundas nedeva rezultātu. Pēc tam paiet vēl 5 dienas, viņš saka, labi, es pagarinu savu termiņu vēl par 10 dienām līdz 6 aprīlim. Un kad arī 3. termiņš beidzas, Trumps vienkārši iznāk un saka, klausieties, nekāds darījums vairs nav vajadzīgs. Un Hormuzu šaurums mums arī nav vajadzīgs. Pēc viņa vārdiem, pēc viņa teiktā, ASV jau ir sasniegušas mērķus, kas tika izvirzīti pirms aviācijas trieciena sākuma pret Irānu, un tagad vienkārši pabeidz darbu. Tajā pašā laikā viņš piebilda, ka nebija plānojis gāzt valstī esošo režīmu. Tomēr tas tāpat ir noticis. Citāts. Viņiem ir nomainījies režīms. Režīma maiņa nebija viena no manas izvirzītajām mērķiem. Man bija viens mērķis. Viņiem nebūs kodolieroču. Un šis mērķis tika sasniegts. Kas notiek Hormuza šaurumā? Mēs neplānojam ar to saistīties. Mums nav nekādu iemeslu ar to nodarboties. Citas valstis pašas par sevi varēs parūpēties, ja vēlēsies saņemt naftu vai gāzi no tuvajiem austrumiem. Un šajā situācijā apvienotie Arābu Emirāti paziņoja, ka ir gatavi paši sākt militāras darbības. Viņi pārliecina ASV, Eiropas un Āzijas valstis izveidot koalīciju, lai ar militāru spēku atbloķētu Hormuza šaurumu tieši militārā ceļā. Un viņi cenšas panākt ANO drošības padomē rezolūciju, kas atbalstītu šīs darbības. Rezultātā Emirāti var kļūt par pirmo Persijas līča valsti, kas atklāti iesaistījusies karā. Un tas atspoguļo fundamentālas izmaiņas viņu stratēģiskajā pozīcijā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Teherāna ilgu laiku saņēma finansiālu atbalstu no Dubajas, kas ir apvienoto Arābu Emirātu komerciālais centrs. Taču tagad Emirātos uzskata, ka Irānas režīms uzskata pašreizējo konfliktu par eksistenciālu un ir gatavs aizraut sev līdzi bezdibenī visu pasaules eliti. Emirātiem ir salīdzinoši neliela, bet moderna kara flote, un viņi ir gatavi iesaistīt to operācijā pret Irānu. Emirāti tagad pārliecina ASV turpināt militārās darbības un okupēt salas šaurumā. Ieskaitot Abu Musas salu, tā ir vistālākā sala no Irānas krasta, kas atrodas pie Hormuza šauruma izējas uz Persijas līci.
Atzīmēšu, ka Emirāti jau sen izvirza pretenzijas uz šo salu, un, ja nekļūdos, Irāna okupēja Abu Musas salu un divas tai piegulošās mazās salas 1971. gadā. Un kopš tā laika Emirāti uzskata šīs teritorijas par okupētām. Bet ko šādā situācijā dara Trumps? Un šodien Trumps paziņo, ka Irānas jaunā vadība ir nosūtījusi ASV pieprasījumu par pamieru. Pēc viņa teiktā, galvenais nosacījums Vašingtonas piekrišanai būs Ormuza šauruma atvēršana, un kamēr šī stratēģiski svarīgā ūdens artērija netiks atbloķēta, amerikāņu militārie spēki turpinās, kā tieši saka Trumps, sagraut Irānu pilnībā, vai, kā saka, atgrūst to akmens laikmetā. Tālāk citāts no Trumpa. Jaunais Irānas režīma prezidents ir daudz mazāk radikāls un daudz gudrāks nekā viņa priekšgājēji. Tikko pieprasīja ASV uguns pārtraukšanu. Mēs izskatīsim šo piedāvājumu, kad Ormuzu šaurums būs atvērts, brīvs un attīrīts. Tiesa, joprojām nav skaidrs, par kuru tieši Irānas jauno prezidentu Trumps runā, jo Irānā ir tikai viens prezidents – Pezeškians. Viņu šķiet nav mainījuši. Labi. Un paradoks ir tajā, ka šis Trumpa paziņojums izskanēja nākamajā dienā pēc tam, kad Trumps paziņoja par savu vēlmi pēc iespējas ātrāk pabeigt operāciju Episkās dusmas, kas jau ilgst 2. mēnesi. Kā mēs jau noskaidrojām, iepriekšējā dienā viņš teica, ka karu varētu pabeigt tuvāko nedēļu laikā bez līguma parakstīšanas ar Teherānu. Taču te pēkšņi ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets paziņo, ka Pentagons vairs neizslēdz sauszemes iebrukumu Irānā, un, visticamāk, viss uz to arī virzās, jo ASV aktīvi pārvieto karaspēku uz reģionu. Tikmēr ASV akciju indeksu futuri šodien pieaug, pateicoties ASV prezidenta Donalda Trumpa signāliem par iespējamu drīzu kara beigām tuvajos austrumos. Iepriekšējā dienā, optimisma vilnī, Wall Street piedzīvoja labāko sesiju gandrīz gada laikā. Savukārt nafta, kā jūs zināt, ir samazinājusies un atgriezusies zem $100 par barelu. Un tieši tas arī ir visu šo pretrunīgo Donalda Trumpa paziņojumu mērķis. Šeit likšu daudz punkti, jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, būšu jums par to pateicīgs. To var izdarīt, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Tur ir dažādas platformas – Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, bankas rekvizīti, kriptovalūtas, sponsorēšana YouTube. Izvēlieties jebkuru jums ērtu variantu. Būšu pateicīgs par jūsu atbalstu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu!